Labdien! Šobrīd mēs atrodamies pie Doma baznīcas, aiz muguras tur ir Jauniela, ja? Kāpēc viņu sauc par Jaunielu? Daudz droši vien domā, ka nekā jauna tur nav, bet patiesībā kādreiz bija tāds laiks, ka tā bija jauna iela, jo tur, kur šobrīd atrodas Kubas kafēnīca, un aiz tām mājām, tur bija pilsēta sākās tikai, un uz šo pusi viņi beidzās, šeit nebija nekādas pilsētas, tur bija pilsētas mūris, un šeit, kur atrodas Doma baznīca, atradās lībiešu ciemats. Viņi tur dzīvoja savās koku būdiņās, un droši vien, ka vāciešiem, kas dzīvoja uz mūra, likās, nu, tas tāds diezgan nīkulīgs un marginalizēts rajoniņš. Un, protams, viņus nevarēja tā kā mūsdienās tā kā grib uzcelt kaut ko paliekoši, tā kā Doma baznīcu vai Dienvidu tiltu. Toreiz nevarēja viņus vienkārši tā izmest no turienes ārā, ierādot līdzvērtīgas dzīvojamās telpas kaut kur Dobelē. Toreiz nebija paredzēts likumdošanā tāds punkts par kompensācijām un iedzīvotāju pārcelšanu. Tāpēc nācās gaidīt, kad pienāks kāds izdevīgs brīdis, lai šo rajonu sakoptu, jo viņš bija, nu, protams, jūs varat iedomāties, kāds viņš izskatījās salīdzinājumā pret moderno tā laika Rīgu. Un tāds brīdis pienāca, ieradās kurši, un aplēns ar Rīgu. Rīgu ieņemt viņiem neizdevās, bet lībiešu ciematu viņi nosilināja visu. Tā, ka tur nekas nepalika pāri. Pēc tam, tad, protams, bija ļoti forši tas, ka varēja uzcelt šo skaisto baznīcu, kas tajā laikā, protams, izskatījās vēl lielāka un skaistāka nekā mūsdienās. Jā, varbūt, ka kāds toreiz līdzīgi kā tagad mēs domājam par Nacionālo bibliotēku, domāja, ka viņa varbūt ir pārāk monolīta, pārāk liels klucis, ka viņu nevar salīdzināt, neiekļaujās arhitektūrā, ka lībiešu ciematiņš bija, nu, tāds foršs, oldschoolīgs vintāžs, ja? Bet, nu, ar laiku mēs esam kaut kā pieraduši. Šobrīd šeit mēs filmējamies, fotografējamies. Es domāju, mums patīk. Paldies!